Mēs nevarējām nereaģēt. Tā atzīst viens no 7 Talsu novada domes deputātiem, kurš pieprasa no amata atbrīvot domes priekšsēdētāju. Jau pagājušajā gadā vairākas lietas liecinājušas, ka Talsu novadam būs finansiālas problēmas. Līdz šobrīd opozīcija skaļi sāka runāt, ka 2022. gada budžeta atlikumā bija 9 miljoni, nu šogad 11 miljonu iztrūkums. Jautājums ir vietā, kur tas varēja rasties. Domas vadība nesniedz atbildi šo jautājumu, bet mūsu bažas un salīdzinot arī skaidrs pirmkārt ir nemākulīga budžeta plānošana jau 2023. gada. Otra lieta ir neprofesionāla personāla vadības politika ieviešana. Jau otro gadu valstī pacelta minimālā alga, kas nu jau prasa krietni lielāku finansējumu, bet opozīcija norāda, ka pērn izveidotas gandrīz 80 jaunas amata vietas visā novadā, kas ir liels skaitlis. Robu rada arī projekti novadā, kuri neiet tik raiti un gludi, kā gribētos. Bet tas jebkurā gadījumā nesastāv to summu, kas trūkst. Bet kā jums liekas, to iztrūkumu var samazināt? Godīgi? Nē. Mēs dzīvojam tā kā aizpūguļu valstībā. Ja? Domas vadība dotajā brīdī apgalvo, ka uztraukumam nav pamats, viss ir kārtībā, budžets top, taču mēs redzam arī šai spoguļu valstībā otru pusi, to, ka tiek pieprasīta 30% samazinājumu jau pēc samazinājuma, to, kad jau ir iestāžu vadītāji jau veikušā šos samazinājumus. Dainis Karols uzskata, ka mēri pārāk drastiski un baidās, vai nepasliktināsies iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi. Lai gan ar 7 balsīm no 19 nepietiek, lai mainītu domas priekšsēdētāju, opozīcija vēlas pievērst arī pārējo kolēģu uzmanību, ka viņu prāt Talsu novads turpina ceļu nebūtībā. Principā ir dažādi veidi, arī pašvaldības ir vērsušās pie finanšu ministrijas pēc kaut kādā izņēmuma ņemšanas. Mēs nezinām to skaits, cik mums vajadzētu ņemt. Varbūt, ka kaut kādas sarunas arī jau notiek kaut kādā līmenī. Kaut kādi mēri būs jāpieņem, bet kamēr domas vadība neatzīs, ka ir problēma, mēs to problēmu neatrisināsim. Man jau man šķiet būs kāds 15. budžets. Ja? Tā kā es zinu, kāds ir šis process, no kā veidojās ieņēmumi, kur rodās šie izdevumi. Tāpēc ir arī šī darbinieku komanda, ar kuriem kopā mēs domājam par to, kā sabalansēt šo budžetu. Ja cilvēki neizprot, kas ir process un viņi uzreiz grib šo rezultātu, tas vienkārši nav iespējams. Iestāžu nodaļu un pārvalžu vadītājiem bija jāiesniedz savi priekšlikumi, kā budžetu samazināt. Domas priekšsēdētāji atzīst, ka šobrīd visi mācoties dzīvot taupīgi, pārskatītas prioritātes un ekskluzīvas lietas, tā līdz nedēļas vidum robu samazinot par vairāk nekā 3 miljoniem. Darbs turpinoties vēl, atteikšoties no pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām un pārskatīs atlīdzības nolikumu. Tur ir paredzētas, sveikšanas dzimšanas dienās darbiniekiem, aizējot atvaļinājumu. Tiek maksāta no 30 līdz 50% šī piemaksa. Un pašvaldība ir liela, teritorija ir liela, ja, tad katrs šāds samazinājums dod savu efektu. Un tikai tad, kad mums būs pietiekami augsta šī produktivitāte un mums būs optimizēts darbinieku skaits un tiešām būs šīs slodzes izvērtētas tādas, kad mēs varēsim teikt, ka mūsu pakalpojumi ir efektīvi un kvalitatīvi, tad mēs varēsim runāt par dažādiem bonusiem. Evai Kārkliņai joprojām nav bažu. Viņas prāt budžets nebūs ar mīnusa zīmi un opozīcijas pieprasījums atstādināt viņu no amata plānošanai netraucējot. Deputāti nobalsos, ka nav jābūt. Iešu projām. Man patīk izaicinājumi. Es to tā ļoti netveru, ka visām varēm šeit ir jāsēž. Nē. Ielās par trūkstošajiem miljoniem dzirdējuši visi uzrunātie. Un tas jūs satrauc? Protams, tomēr tie ir ļoti lieli miljoni. Tie nav tādi 2, 3. Mums taču ir knābis, saucamais knābi, jā. Visāds inspekcijas. Kur viņi skatās? Es te neredzu nekādu īstu satraukumu pašlaik. Kā tas varētu mani skārt vai pilsētu kopumā? Tikai varbūt tā ziņa nāk no opozicionāriem. Viņi vienmēr kaut ko ziņo tādu. Ja vajag kaut kā palīdzēt, es varu ziedot dažus eiro. Nezinu, ko tur daudz var. Šobrīd daļa deputāti grib nomest domas priekšsēdētāju. Es domāju, ka tur viss ir jāmaina. Kaut gan cerības uz ko labāk es īpaši neredzu. Man visvairāk nepatika tas, ka domas priekšsēdētāji uzvedās mērsragā. Man bija kauns par viņiem visiem. Tā nevar. Tā nedrīkst. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.